Kādi ir nosacījumi, lai nāktu uz olfaktoterapijas seansu? Pirmkārt, ir nosacījums, ka nedrīkst lietot alkoholu iepriekšējā dienā, jo mūsu ožas receptori ir ļoti jūtīgi. Un vispār oža kā tāda cilvēkam, un ne tikai cilvēkam, arī dzīvnieku pasaulē, te ir ļoti liela ietekme, jo partnerus meklē dzīvnieki tieši pēc ožas. Un cilvēki šo faktiski spēju savā ziņā ir zaudējuši, jo viņi izmanto lielā mērā visādas ķīmiskas smaržvielas, kas nomāc tos visus feromonus, ko izdala pretējais dzimums, un rezultātā ir grūtības atrast īsto un pareizo partneri. Bet runājot par olfaktoterapiju, tad, ja jūs lietojat alkoholu, vai arī jūs lietojat kafiju, un kafiju nedrīkst lietot dienā, kad jūs nākat uz seansu, tātad līdz seansam atturieties no kafijas, lai jūsu oža būtu tīra un jūs spētu uztvert ļoti labi šīs smalkās molekulas un novērtēt to, kas jums der un kas jums neder. Otrs, ko es gribētu jums lūgt, dalieties lūdzu ar šo informāciju par iespēju apmeklēt olfaktoterapijas seansu, par iespēju dziedināt sevi ar eteriskām eļām, jo, ja to iespējams nevajag jums, ja jūs tā uzskatāt, ka to nevajag, vai arī jūs neesat tam gatavi, iespējams, ka to vajag kādam citam cilvēkam. Iespējams, ka tas būs kā svarīgs, nozīmīgs dzīves etaps, kas pavirzīs viņa dzīvi pilnīgi citā gultnē. Viņš pateiks, jā, šis bija tas, kas man bija vajadzīgs, lai es ietu tālāk. Tāpēc es aicinu jūs dalīties vienmēr ar tādu informāciju, kur ir piedāvājums kaut ko dziedināt, piedāvājums kaut ko apgūt jaunu, jo tas ir noteikti vajadzīgs kādam citam. Un daloties, mēs tātad vairojam pasaulē arvien vairāk to labo, un lai cilvēki būtu laimīgi šajā pasaulē. Gaidu jūsu pieteikumus, kā jau minēju, jūs varat atrast kontaktus mājaslapā mansceļš.lv. Varat arī rakstīt pieteikumus ar Messenger, ka jūs caur Facebook, ka vēlaties apmeklēt seansu, tad mēs sazināsimies un noskaidrosim tēmu, un tad jau sarunāsim tālāk par laiku. Gaidu jūs, esiet veseli, esiet laimīgi un tiekamies!